Kas ir trakākais, ko tu esi ēdis? Žāvēta žurka vai dzīves zīdkāpura. Es vīnu atnesu. Izrādās nevis bērs, bet ir jubileja. Pieskrēja pie šefparā, teica, roku ierāvu, un to roku tirina, jā. Labdien, kārtējā prāta spēļu podkāstā, un šodien mans viesis ir Andris Rumīts, kas ir hercogs. Centrālais hercogs. Zīmola autors, radītājs un vadītājs. Čau, Andri, kā tev labi iet? Čau, Edī. Zin kā, biznesā jau var, tā viena liela prāta spēle visu laiku ir prāta mežģis. Andri, bez ēšanas tev patīk arī kaut kādas citas lietas, tu ceļo daudz. Jā, ir bijis. Jā, pagājušais gads bija tāds pavisam ražants, jā, no Ķīnas līdz Jaunzēlandē varētu būt. Šis gads pagaidām mierīgāks, ka jāpastrādā jau arī ir, visu laiku nevar ceļot. Bet jā, ceļošana un ēšana tie ir mani divi hobiji, tādi galvenie pamati. Tu, kad ceļo, tu arī kaut kur centies kaut kādas oriģinālas receptes savākt un atvest pie sevis uz mājām? Pie sevis uz mājām, nē, bet pavāram es aizsūtu kaut kādas bildes, varbūt, ka viņiem interesē, kaut ko viņš paņem, kaut ko nepaņem. Jo visi tie, kas mani pazīst, zina, ja, kad es mazāk iztērēšu uz gulēšanu, jo es saku, kāda jēga tur, tev taču nav medus mēnesis, ja, vajag es tur aiziet pa dārgo, tur gulēt kaut kur. Es ēšanā tiešām nenožēlošu, ja, tāpēc es pabildēju, ja, un cenšos, kad atbrauc ar svaigām idejām padalīties ne tikai pa garšām, arī pa servisu, pa interjeru kādām lietām, pa kādu jauninājumiem, tā tālāk. Kas ir trakākais, ko tu esi ēdis? Trakākais, žāvēta žurka vai dzīves zīdkāpurs, ja, tās ir tāds. Tas bija tā aizmēja sen apakaļ, bet, tas... Es nebaidos, neko. Es skatos to raidījumu Mirna Iznanku, ja, kas tur notiek, tur visādas acis, ja. Laikam es tādu govs aci, ja, lai veidā man būtu grūtāk apēst. Bet ja vajadzētu, tas... Sāli, pipars, viss. Tas ir drošāk nekā augstums, ja. Man no augstuma ir fobija, ja, tad es labāk apēstu, ja, govs aci. Kādā TV šovā tev nācās pat ar 200 eiro riskēt, kā tur bija? Nē, tur jau bija bišķiņi savādāk. Ja tas būtu 200 eiro jautājums, es jau droši vien neizietu uz to torni. Jā, augstākais tas bija 760 metri, ja nemaldos, jā, Makao. Bet tur bija tā, ka tur 200 eiro noņem nost, jā, vai tu 200 eiro iegūsti. Tas jau ir 400 eiro jautājums. Un tā man bija pirmā diena kā gidam, un ja man noņemtu 200 eiro, tad man nākošajā dienā vispār naudas nav. Jā. Ja es varētu no savu uzņēmumu vai savu kontu ielikt tur apakaļ, tad ok. Tā kā jā, es izgāju, jā, un neskatoties pārlika arī tās kājas pāri. Tas laikam tāds ekstrēmākais. Bet es varu pačukstēt, man tur tomēr tu esi pieķēts klāt, zinām drošība tev ir, ka man vēl vairāk ir jābēl, ka tiešām ir kaut kāds klīns malas un ka tev nav nekāda drošinātāja. Respektīvi, ja tu paklūpi, tad tu krīti. Tas ir varbūt zemāks augstums, bet tad man no tā ir vēl bišķi lielāka fobija. Man tieši tāpatās kā tev ar šo te ir problēmas. Man ir ļoti bail no augstuma, un pat, teiksim, skatu torņos. Es labi, ja tur, dažus pakāpienus var tikai uzkāpt augšā. Bet kā tev tagad ir? Tu skatu torņos kāp vai tāpatās rezervēti? Šogad vēl neesmu uzkāpis, mēģinājuši. Kaut kad nesen bijām pirms gada Lietuvā, tur tāda Haizivas asti tāds tornis ir aizmirst netālu pavisam no Latvijas, un es kaut kā nevarēju tur viņā uzkāpt, un arī parastajos skatu torņos Latvijā. Man nepatīk, ka es redzu laikam to apakšu, kaut kā tā, bet šogad atkal pamēģināšu, varbūt kaut kad. Un tas man pēdējos 10 gadus, pat 15. Jo, kad es biju mazāks, es domāju, kaut kāda 1., 2. klase, jūs ziniet, kādreiz to sauc pa bamiem, tur bija tie milzīgie tādi skursteņi ar šaurām metāla kāpnītēm, tad bija tā kā pirmais stāvs metāla un otrais, es nezinu, cik tur kaut kāds 6, 8 stāv māja augstumā, un tad es pa tām mazajām kāpnītēm kāpu augšā viens pats, Es ieraudzīju, nezinu, ja mans bērns tur būtu laikam noģībt.
Jā, taisīja augšā lidmašīnītes un laidu vienkārši lejā. Nu, tā kā laikam ar bērnu piedzimšanu, jā, man ir pirmais piedzim, 16 gadu atpakaļ, ir kaut kas mainījies tajā galvā. Es pat nezinu, kas. No lidot arī man, ļoti neesmu sajūsmā. Jā, ar lielajiem tur Boeingiem vēl, ka tie garie lidojumi, tur viņš jau tāds tik baigtās gaisa bedres neizjūt. Bet, katram savs ir. Man, teiksim, bērnībā bija tā, ka es mīlēju kāpt alksnī augšā un šūpoties. Forši tas uzkāpu. Galvā lūst, es krītu zemē. Tu domā, ka tas man atturēja? Es arī kāpu augšā, man visur bija. Es pat esmu bijis tajos pažarnieku, tajos skatu turņos, kur augšā kāp. Es pat tādā esmu bijis. Bet tagad es nezinu, es arī nekur nevaru augstu uzkāpt. Katram savs ir. Tad lai kāp citi. Klausies, kā radās nosaukums Hercogs? Kāpēc Hercogs? Ļoti vienkārši. Vairāk kā 16 gadus atpakaļ. Jā, Hercoga Jēkaba laukums, Jelgava, centrālā vieta. Tur tāpēc arī Hercogs, jo Hercoga Jēkaba laukums. Jo tur vēlējās, pat bija interesanti, ka citi taisīja to vietu vaļā, un mēs viņu pārpirkām. Gan to ideju, gan tur tās briesmīgās mēbeles, kā es saku, vesels klams tur bija. Jo tā kā mēs sākumā atvērāmies, tas atkal ir no tēmas, kā nevajag darīt. Bet, kā nevajag darīt, bet kā iznāk beigās, kad sanāk veiksmīgs vizītes. Nē, ar nepareiziem lēmumiem uz pareizi rezultāti ir arī tāds teiciens. Jā. Tā kā, jā. Tu pats esi Jelgavnieks? Nē, es pats esmu no Dobelnes, bet es jau tad dzīvoju Rīgā, un kāpēc Jelgava, jo tur bija vieglāk darbspēku tajā laikā dabūt, un arī pieejamāk bija tās telpas, tās finanses kaut kā, kā ja tu riskē, tad labāk ar bišķi mazāk, poker, labāk mācīties bišķi ar mazākām likmēm spēlēt, kad tu iemācies ej tālāk. Nevis uzreiz all-inā. Nevis uzreiz, saņem pirmo augu un uzreiz all-in. Vai tas otrs manis teiciens, sākumā ir jāiemācās maza būdiņa apsaimniekot, un pēc tam tu ej uz pili. Tad es kaut kur varbūt tas tuvāk pilī. Ja salīdzinu to un tagad, tad es esmu pilī. Dāmas un kungi, esiet sveicināti Prāta spēļu podkāstā. Kārtējā raidījumā mēs pārliecināsimies, ka sabiedrībā zināmi cilvēki zina vairāk nekā viņi paši domā, ka viņi zina. Šis vakars nebūs izņēmums. Man ciemos ir Andris no Hercoga. Sveicināts. Un būs jāizpilda 3 uzdevumi. Pirmais no tiem klasika – nauda zeķē. Otrs uzdevums – kas tas nav? Un trešais – pārbaudīsim tiešām erudīciju prāta spēļu pogas spiešanas spēlē. Sāksim. Pirmo uzdevumu ar zeķi sāksim. Tu prasīji, kā mēs esam novilkuši. Kā tev liekas, kā mēs esam novilkuši? Es skatos, ka tu bez zeķiem šodien esi tad skaties, kas tur iekšā ir. Biznesā noteikti es saskāries ar naudu vai ne, un te ir fiziskā viņa formātā. Tāpēc tev jāizskaita 2 minūšu laikā, cik tur ir jāpasaka. Un, ja būs precīzi, tad visa bagātība tavējā. Zeķē, ja? Jā, ar visu zeķi. Ar roku var bāzt iekšā? Jā. Ar vaņiem tad tikai iekšā. Un aiziet 2 minūtes. Bāz iekšā, skaties, cik tur naudiņas ir. Man jau tur ir monētas. Es varu pateikt, cik monētas ir. Mums vajag nominālus un summu. Arī katru nominālu tev vajag? Summu kopā. 1, 2, tas 2 centi monētas. 3, 8 centi tie ir. Šitie te ir 2 eiro. Es nezinu, es teiktu. Pēc var 3,58. 3,58, tā. Nāc laukā. Ber ārā. Bāc, tomēr tas arī eiro bija. Tā jau ir 4, 3,58. Te ir 4, 23. Te ir vēl kur trenēties. Jā, bet šito šitas, es nezinu, likās, ka 50. Skaties, šitas ir vienkārši Latvijas eiro, šitas ir Spānijas, tāpēc tev sajūta. Bet labi, bet biznesā tas tāpat neko nepalīdz. Tā kā vai tur 3,58, 4,58, tā kā jebkurā gadījumā tu esi
negribu teikt, bet bankrotējuši ar šādu naudas summu. Nu, visu laiku jūs teicāt visādiem teicieniem, nu, pie santīm nekrāst, pie latīm netiks. Jā, Nu, Lati beidzās, tāpēc. Andri, es internetā atradu informāciju, ka tu esi sācis kā automehāniķis. Jā, tas bija vispār automehāniķis. Kā no automehāniķa uz ēšanu? Nu, tur jau var, mašīnai jau var eļļi, cepšanai jau eļļi. Tu saprati, ka mašīnai nav tik labi cept un pamēģināji Jā, citu. Krievu valodā variķu meiši, jā. Variķi, jā. Nē, tas bija arī tāds baigais stāsts. Īstenībā es vienmēr atceros Ivaru Romanovski, man tādu pirmo nopietno darba devējs sašķiroja tur tās skrūves toreiz visiem, un tad tur tie šoferi nāca, šitāda kārtība varētu būt. Jā, es no kaut kādiem 15, 16 gadiem gāju praksē, mazgāju lielās fūras, ziemā, augstumā, viss. Nācu mājās, viss eļļās, acis viens spīdēja. Ja. Tā kā es esmu labi to garoziņu pagrausis, kā sacīt jāsaka, jo es jau sevi nodrošināju. Nu, pirmie darbi jau man vispār bija sen jau Bietas kaplē, jau tur 1. 2. klasē vasarās. Bet tā es tiku vispār gāju uz galdniekiem, es galdniekos netiku, ja, un tiku automehāniķos. Tā kā mana izglītība, ja, arī kā nevajag darīt, īstenībā šeit sēž cilvēks, kā nevajag darīt. Ja, un man bērni arī ik pa laikam, jo es mācījos arī to pamatskolas tā liecība, tur arī bija pāris trīnieki tikai, bet tas bija 10 baļu sistēmā. Ja, tur bija, variķu mieši. Jā, tā kā man tā izglītība, viņi ir tāda no vienas puses skumja, bet tā mana neatlaidība atkal, mana dzīves uztvera un tāda, es nezinu, arī veiksme zināmā mērā, tas, kas man stāv klāt, un kaut kā es lēnām virzos uz priekšu. Protams, ir bijuši arī daudz neveiksmes, kā es saku, 10 Porsche vismaz ir zaudēts, bet par vienu vairāk ir nopelnīts. Tas ir pats galvenais. Bet ir tā, ka ir jābūt galvā tai vīzijai, uz kur tu virzies, kad, tu saki, ka tu esi darījis to, bet jebkurā gadījumā tev kaut kāda vīzija ir bijusi, vai ne? Ko tu gribi darīt, uz ko tu gribi nokļūt? Nē, varbūt tā ir jābūt vīzijai un konceptam tagad. Jā, Nē, tam nav jābūt obligāti, bet, teiksim, domās kaut ko, es gribu, lai man būtu tā. Tagad man ir vīzija, jā, gan ko es negribu, gan ko es gribu, jo man ir bijuši arī 5 restorāni. Un tagad, lai man papildus pateiktu, atveram vēl kādu restorānu, es pirmais uzreiz saku, komanda ir un kas to darīs. Jā. Nesen es klausījos Tāņa interviju, un viņam arī viņš, gudri, kur pamācījies, kurš to darīs. Viņam, principā, piekrīt, jāsāk ar kurš, kas, jo nauda ir nauda, te viņi ir, tā man tā liekas mazākā problēma. Un, man tagad ir vīzija, noteikti ir banketes sfērā ir vīzija, jo mēs strauji augam, es nezinu, tur 200 e-veikali tieši platformā ir kaut kādi vidēji 150% pieaugums. Uz decembri pat bija tuvu 300%. Ja. Tā kā es redzu, ka tā e-vide ir tā, kas aug un cilvēki novērtē un raksta labas atsauksmes, jo te arī Covid laika produkti bija tā brīvdienu kaste. Un tas takeaway branch saucamais, viņi ir pārnest tagad uz e-platformu un to brīvdienu kasti mēs arī Jāņos un Ziemassvētkos 2 reizes gadā uztaisam. Ja kādreiz viņi varēja dabūt katru nedēļu vai nedēļas nogalēs, tad mēs tagad esam nofokusējušies uz tiem laikiem. Tā kā vīzija man ir e-platforma, banketērija. Un manā vīzijā vēl viens restorāns, kas ir katru dienu ar piesaistītu personālu un tā tālāk. Viņš man pagaidām tuvākajā plānā neietilpst. Bet sorēs saka, ja kāds nāk, saka, kur ir telpas, kur esam mēs garantējam, kopā strādājam. Jo, ja kādreiz bija pār pa 100 darbiniekiem, tad tagad ir kaut kādi 55, 60, vasarā 60. Protams, uz banketiem vēl tu piesaisti, kad arī 50 dienā ir vēl papildus jāpiesaist.
Tā kā, atgriežamies pie jautājuma, lai sākumā ir kurš varbūt un pēc tam to vīziju realizēt, jo, kas to darīs, to visu, vai tu gribi sev radīt darba vietu, vai tu ņem kādu spēcīgāku pa sevi, kā es saku, nebaidos, ka man banketu menedžeri un šefpavārs ir vismaz galvasties pārāks, pa mani, tāpēc mēs arī tādā veidā varam iet uz priekšu. Es arī pieturos pie tās stratēģijas, ka komandā jābūt spēcīgiem cilvēkiem, jo tad ir tikai iespēja izaugsme. Jo tu esi tik stiprs, cik ir stipra tava komanda. Vai cik vājākais posms? Vājākais posms, bet, zini kā, ir jābūt tiem stipriem posmiem. Tāpēc, ka ja ir tikai viens spēcīgs un pārējie ir vāji, tad tur nav izaugsme iespēja. Es pilnīgi piekrītu. Tāpēc es arī fokusējos tieši uz to banketu sfēru tagad, jo ir viens restorāns, tas Mārups Hercogs, kas ir vairāk kā 11 gadu tā struktūra ir tur uz vietas. Tad ir, kā es saku, jaunais, lielais, stiprais brālis Hercogs Garden, kur ir pusdienas, kas ir tā kā bistro tipa, un pārējais ir korporatīvais segments, ir banketi. Branči mums ir, paldies Latvijas iedzīvotājiem, jo branči ir, tas ir tāds kāds reāls zīmola vārds, jo latvietim patīk mazāk samaksāt un vairāk dabūt pretīm. Tā mums ir, un tos branči pieraduši, ka visi nāk un arī svin. Tā kā arī šeit, kur mums ir intervija Blaumaņielā, nedēļu iepriekš, principā, ja tie branči, visi ir vairāk vai mazāk nobukoti vai izpārdoti. Es tev atzīšos, ka man ir kauns, bet es vairāk neatsitu to naudu. Es nevaru tik daudz apēst. Vismaz man tāds sajūta. Tad jāņem līdz kāds, kurš var atsīt. Nē, bet tas tā vairāk ar humoru, jo cilvēks jūtās ērti, iedomājas pēc ēdienkartes, tad tu nezini, viņš paņems steiku, viņš varbūt paņems tunci, varbūt paņems tikai vistu, tad tā gradācija, bet viņam ir skaidrs virziens, skaidrs budžets brančā, un viss viņš tajā iekļaujās, un tas viņu nelauž arī, un milzīga izvēle, mums ir ļoti plaša. Es jau tev teicu, ka mūsu ģimene arī ir iemīļojusi Hercoga brančus. Mēs esam gan šeit Blaumaņielā bijuši, gan Gārdenā bijuši. Mēs arī restorānā bijām uz to pankūku branču, kas mums arī ļoti patika. Un kas ir pats interesantākais, visās trijās vietās arī prātspēles ir notikušas. Gan Hercoga restorānā, tur augšā tajā zālē, gan Gārdenā, tur neskaitāmas reizes ir bijušas, un arī šeit Blaumaņielā. Tā prātīgi cilvēki ir bijuši, kas vairo arī saprātu pašā Hercogā. Saprātu un tavu labklājību. Veselo saprātu, bez veselā saprāta, nē, tas prāts un tā, pārdomāt, tas ir biznesā. Citreiz vajag arī ātri steigties, kā ir mazie lēmumi un lielie strateģiskie lēmumi, lielajos strateģiskajos gan es droši vien neieteiktu steigties, bet mazos kādreiz vajag ātri, kamēr cits domā, tev izdari. Kā, Andri, ir ar kaut kādiem kurioziem? Tev taču ir prātā droši vien kāds. Lielākais kurios, es zinu, tur no Jelgavas daudz varbūt klausīsies tagad, kad Jelgavā tur bija, tur restorāna puse, tur tad jubilejas, tad bēres, dažādas pasākumus tur taisījām. Un bija tā, kaut kā bijām uzklāts bēru mielas, un tad 2 stundas pirms tām, jo galds jau saklāts, jau lēdienas nav iznes, melnā lente, viss kā nākās. Un kaut kādu pusotru stundu atvaino iepriekš ienāk tā domīte, saka, mums te pasākums, es vīnu atnesu uz to pasākumu. Izrādās nevis bēres, bet ir jubileja. Un labi, ka viņi to galdu kaut kādā veidā līdz galam nesaprata vai nepamanīja un tā tālāk. Tā kā mēs pirms laika gribējām apbērēt vienu cilvēku. Tad
Es domāju, tu nebūtu priecīgs. Tu atnāc uz savu dzimšanas dienu, tev jau melna lente ir. Tevi jau piemin. Bet kaut kā nezinu, Lūksnē ir, apbēdīšanas kantorim ir dāvana kāds. Tā kā no vienas puses tas nekas slikts nav. Un es nezinu, uz kādu 85 gadu jubileju man arī varētu uzdāvināt. Atcerieties, te tās dulās Paulītes dēļ. Skaista gada tāda laiķa. Tu saki. Nē, tas jau nav noslēpums arī kādreiz senlatviešiem augšā zāciņš stāvēja, viss drēbīts tā tālāk. Tā kā tas par to tēmu, bet kādi vēl kuriozi, parasti jau kaut kādas iesaugas izdomā tur viesmīļi, viesiem, dažāds, tie ir tāds kuriozi. Es zinu, ka tas nebija man, bet man stāstīja, tas bija tāds nežēlīgs kurios, ko izdarīja viens pavārs tā. Tie, kas dzird jaunieki, sevišķi nekad dzīvē nedariet. Viens paņēma vienā cehā, no gaļas sabindēja cīplas, viņas tāds bišķiņa asinīm. Kā gaļu, kad tu apcīplo, viss notina roku. Un pieskrēja pie šefa, varētu teikt, roku ierāvu, un to roku tirina, Un tā šefavārs vienkārši, viņai augsts, viss seja bāla, tas bija tāds pārāk melns humors. Ar to viņam arī bija pēdējā darba diena, Bija garšīgs kotlets. Ka viņš ir, šitā nevajag darīt, tas ir pārāk melns. Ir dažādi, ka tu praktikantiem tur palūdz cits pavalkās, cits nē, kad iedod spaini, un tad siltais gaiss no kameras jāiznes ārā. Tad spaini iesmeļ silto gaisu, iznes ārā no kameras, vai makaroni jāpūš, jāizpūš ārā. Vai šitas tev kā ar tehniku saistītam kādreiz cilvēkam, man teica, strādāja darbnīcās pie traktoriem. Un tad šitie te jaunie esot 75-niekam sūtīti riepas uzpumpēt. 75-nieks ir kāpurnieks. Vai kompresiju atnest arī ar spaini. Tā kā es jau saku, es pa auto atslēdznieku mācījos, redzu, nekur nekas nemainās. Kur visur ir, kaut kādi šitie te brīnumi. Tā kā, Es tev izstāstīšu arī gadījumu no savas dzīves, kad es strādāju par viesmīli. Tas bija Beņamiņa namā un notiek bankets. 20 kaut kādi, cik tur cilvēki, vienai dāmai jubileja. Mēs atdodam karstos ēdienus, mēs 2 cilvēki apkalpojam. Un Džeks saka, pirmo dienu atnāc, aizies turpatās pāri ielai pēc cigaretēm. Tur uz šitā te Mērķeļa ielas stūri, tur kiosks stāvēja. Tā arī es viņu nekad neesmu vairāk redzējis. Tas ir normāli. Citi ir, kas stājās darbā, uz pirmajā darba dienā, kā atnāk. Pirmais ir, kad algu maksās, kur var uzpīpēt, un kad būs pusdienas. No tādiem, bet ir, kad noliek nāc aiziet projām. Un tas, ko es saviem bērniem cenšos iemācīt, kas trūkst vispār, man liekas, ne tikai Latvijā, droši vien arī pasaulē, cilvēks, kur tu vari paļauties, Un, ja tu nevari kaut ko izdarīt, vai nezini, vai tā tālāk, labāk nedari vai pajautā. Galvenais nesoli. Jo es tagad arī esmu iemanījies, ja es kaut ko jautāju, es palūdzu, lai man uzrakst un termiņu vienmēr. Nezinu, kad būs tas savāks, kad būs tas izdarīts, lai nav visu laiku tās atlikšanas. Un pats galvenais, lai uzraksta, vai akceptē, kaut vai manu ziņu. Jo vārds pret vārdu, tā liek enerģija, tērēšana, liek stresu, kas nav vispār vajadzīgs. Es arī cenšos saviem dēliem to iemācīt, ka dotais vārds ir jātur, un ja tu esi pateicis, tad tas ir jāizdara. Nākamais uzdevums ir, ja tu zini prāta spēles, tad parasti ir jāatbild vēlams pareizi. Tad nākamajā uzdevumā būs uzdevums sekojošs. Tu redzēsi attēlus, un tev jāsaka, kas tas nav. Ja tu pateiksi, kas tas ir, spēle beidzās un paskatīsimies, cik tu esi tālu ticis. 30 sekundes tam ir dots laiks un saki vienkārši, kas tas nav, cik vien ātri tu vari un aiziet. Varianti arī būs. Kas tas nav? Tas nav cilvēks. Labi. Tad kā, kas tas nav? Kas tas nav? Tas nav urbis. Aķene, mašīna. Tas ir urbis, draugs. Nē, man te jāprasa, kas tas nav. Kas tas nav? Tev jāsaka vienalga, kas tas nav. Tas neesi tu?
Jā, bet viss jau tu pateici, ka tas nav urbis. Tu esi līdz otrajam ticis veiksmīgi. Skaidrs. Bet tas nav sliktākais. Bet tas jau, pagaidām, šis jau nav baigi urbis. Tas ir visīstākais. Nē, bet viņi var būt kā aķeneri mierīgi. Labi, mums saka, ka mēs varam iet tālāk. Jā, viņš nešķirs. Labi, aiziet. Kas tas nav? Man liekas, tas nav Mickey Mouse. Nav viennozīmīgi. Jā, tas nav šnabis. Kas zina? Viņš skrien pēc šņābi. Šitas, man tas nav trams. Tas nav. Šitas arī nav trams. Bet pietuvināta persona. Bet pietuvināta ļoti. Tas noteikti nav kaut kāds saulesbrilži. Tā nav bieža zupa. Nā. Tas nav karpa. Tā nav karpa. Nā. Tie nav 4 cilvēki. Viennozīmīgi. Tas nav īlens. Nā. Vēl divus vēl paspēs. Tas nav zvirbulis. Un? Tas nav kartupels. Nav viennozīmīgi. Rekord līdz 13. tikām, tas ir iespējīgs rādītājs. Rekords. Antirekords. Jūs arī ņemiet vērā? Antirekords ir viens. Antirekords. Tev bija tuvu tam antirekordam. Vienkārši komanda tāda ļoti pielaidīga, un mēs tev devām vēl vienu iespēju. Bet tu biji ļoti tuvu antirekordam. Viss kārtībā, bet man jau ir parasti 7 dzīvības biznesā. Kā kaķim. Kaķim 9. Kā kuram kaķim? Tagad jaunie jau švakrāk. Hipsterīgam kaķim tikai 7. Nē, visu zināt nav iespējams, bet mēs savās prāta spēlēs nekad nevienu nekauninām. Un pat ja tu saņem tur tajā kārtā 0 punktu, kas ir ļoti reti, tad mēs sakām, vai diemžēl, vai gatavojas nākamajam raundam, vai iesildās. Mēs nekad nevienu nekauninam. Un ļoti daudz spēlētāji to ir atzinuši, ka viņi tur jūtās komfortabli. Es pat esmu runājis ar cilvēkiem, kurš stāsta, ka viņiem komandā ir cilvēks, kas ir ļoti introverts, kurš vispār nemīl nekur neiet, neko darīt. Un tad prāta spēles, kur viņš komandā iekšā, tas ir vienīgais pasākums, uz kuru viņš reāli šitā iet. Jo tu esi komandā iekšā. Socializācija. Jā. Tas ir labāk nekā iet uz bāru, tur pirmdienas vakarā labāk aiziet uz prāta spēli. Protams, jo redzi, ir cilvēki, kas sacenšas fiziskās aktivitātēs. Mēs piedāvājam veidu sacensties intelektuālās aktivitātēs. Varbūt vajag savienot kādā. Mēs savienojam. Nē, mēs esam taisījuši, mēs taisam uzņēmumiem sporta spēles. Un šajā sporta spēlēs ir dažādas aktivitātes. Viņiem jāpild dažādi uzdevumi, un tajā pašā laikā ir vai kaut kādas fiziskas aktivitātes, vai arī prāta spēles, vai vēl kaut kādas. Tā kā to mēs darām. Bet pats galvenais jau apzināties, ka tu kaut ko nezini, nevis, ka tu visu zini, domāt, un tad to bišķiņ izzinātās tēmas. Zini, tas teiciens, jo vairāk es zinu, jo vairāk es saprotu, ka es neko nezinu. Jā, un man patika ļoti viens tāds labs matemātisks skaidrojums šim te visam. Jā, ka cilvēks, kura zināšanas ir, teiksim, viens punktiņš, jā, viņš redz, ka tas apkārt, kas viņam tam punktiņam, ka tas nekas daudz nav. Ka viņam liekas, ka tas, ko viņš zina, ka tas ir ļoti daudz. Reāli, proporcionāli cilvēkam, kuram tās zināšanas ir lielākas, uzzīmēsim, tu teiksim, riņķa līniju. Viņš redz, ka tas, kas viņam apkārt ir, tas ir daudz vairāk, ko viņš nezina. Jā, viņš, teiksim, ir zinošs, bet viņš redz, ka viņš vēl ļoti daudz ko nezina. Jā, jo vairāk tu zini, jo vairāk tu nezini. Apskaties, mēs ar tevi arī bijām tajās gata organizētajā pasākumā, kur mēs uzzinājām daudz ko jaunu. Protams, bet tu saproti to, ka tu to uzzini, mēs arī tagad sākam to ieviest dzīvē iekšā, bet tu saproti, ka paliek vēl ļoti daudz nezināmā apkārt. Mēs uzzinājām, ka mēs zīmēt mākam. Jā, bet labi, neskatoties uz to, mēs esam spēruši soli uz priekšu un kaut kādu attīstību veidojam. Jā, bet ja vēl ir tas teiciens, kad zināt un darīt ir, vismaz manā sfērā, mēs visi ļoti labi zinām, bet mēs ļoti bieži nedaram, un tas ir vissāpīgākais, vai kā otrs teiciens, ko es pie dīdžas dzirdēju, ka vispicākie zīmuļi arī notrulinās, un viņi ir jāuzasina, jā, tā kā tas prāts un tā investīcija sevi, man liekas, tas, es cenšos. Bet arī tas, ko tu esi daudz kur publiskā vidē minējis, ka nevajag baidīties riskēt.
Jā, tas, protams, bet bišķiņ veselo saprātu vajag. Nē, protams. Vajag jau to, ko tu pārzini, ja, kā arī gudrās intervijās saka, vislabāk ir investēt tur, ko tu zini, vai jau esošajā biznesā. Tas tev ar vislielāko varbūtību atnāks tā nauda ar labākiem procentiem atpakaļ, bet ir atkal otrs variants, kad visus vēžus vai visus solis vienā kulītē mēs nevaram vest, vai gudrais vārds diversifikācija, tas ir nākošais stāsts. Jo, protams, man tāpatām ir biznesā, es esmu jāmācās, es skaļi to entās reizes pateicu, ka es 5 restorānus nemāku vadīt, un arī nekad nevadīšu. Bet, vai, teiksim, viena ģimenes restorāna struktūra, un pieskatīt, kaut ko pārējo, tas ir bijis savādāk. Bet, principā, banketērijā ir ļoti spēcīgi cilvēki, kas viņu vada. Šeit es atkal gribu atkārtot to, ko mēs ar tevi jau iepriekš esam vairāk reizes runājuši, to, ka komandā ir spēks. Protams, tas ir. Ir jau nesen atteiciens, grib iet ātrē viens, grib iet tālu vai kopā. Šito es bieži dažādās biznesa tikšanās esmu dzirdējis. Jā. Tā kā es gribu ātri iet, tur ir, kad vajag, bet kā jau es teicu, tie strateģiskie tādi nopietnie lēmumi, tie parasti nav bijuši ātri var tādus, īstermiņa, ikdienas problēmas risināt. Tagad būs atkal brančs brīvdienās. Jā, svētdienā būs. Mēs pat 3. cēlienu pagājušajā nedēļā uztaisījām. Pat šitā? Super. Jā, tāpēc arī šeit, Blaumaņa ielā, nav noslēpums, ka visa ražošana, viss seksums notiek, Blaumaņa ielā bijušās, Čarlstona telpās, nesen arī Tanna izveda ekskursijā, pa viņu veco virtuvi, viņš te labs pamats ir ielicis, un tas tiešām, kā viņš kādreiz banketu jomā strādāja, tas ir vērts to pamācīties un atcerēties. Bet, un otrais stāvs stāvēja gadu tukšs, vai šis pirmais no ielas, mums viņš skaitās tā kā otrais. Jau otru gadu gan ir tukšs, tad mēs uztaisījām šeit tāds vienkārši gaišs, skaists telpas, lai katrs te var nākt un viņas pielāgot savām vajadzībām, jo savādāk vienam nedara spogulis, vienam glezna traucē, vienam tas ir, tāpēc mums ir pilnīgi neitrāli, pilnīgi dabiski. Katrs pielāgojam tam, kam mums nepieciešams. Es Arvilam aizsūtīju atsauksmi, ko man atsūtīja viena pazīstama cilvēki. Aizvedām ar māsu mammu dzimšanas dienas brančā uz Blaumaņa ielas Hercogu ar lieliem burtiem. Brīnišķīgi! Paldies komandai, es vienmēr saku. Tas ir viņa nopelns, kad ir cilvēki, kas ļoti daudz, kas komandā ir, kas tā kā es saku, tā kā savējo biznesu. Jo citreiz arī, kad rezervē restorānā, vajag tādu labāku galdiņu, reiz tam viesmīlim saka, kur tu pats gribētu sēdēt. Tu atnāc, vai tu nāc ar mammu, vai tu nāc ar otru pusīti, ja tev ir nepieciešama tāda sensitīvāka rezervācija, liec tur, kur tu gribētu tajā mirklī atrasties. Un ja viss ir aizņemts un ir kāds neēdz galdiņš, tas vienmēr obligāti ir jāpabrīdina. Galdiņš nebūs pārāk ēts, bet ēdienu garš jau no tā nemainās. Tā kā pēc tiem vecajiem Covid laikiem, vai sauksim viņus, kā mums ir periods pirms Covid, pēc Covid, tad cilvēki vispār priecājās ar visām distancēm, tad vispār, kur kaut kas bija. Mēs taču augšā arī, kad atļāva tur tos attālumus, mēs taču sētiņus taisījām. Jā, tas mēs tur starp galdiem ar lineālu mērījām, lai viss būtu tā kā atbilstoši. Tātad dosimies uz prāta spēļu arēnu, kur būs jautājumi, līdz ko aiziet laiks. Tu spied pogu un pasaki mutiski man atbildi, un tad mēs skatīsimies, ir vai nav. Sāksim. Jānoskatās tikai video. Nekas nav jādara. Pēc video izspiež? Nē, nekas nav jāspiež pagaidām. Vai ka puisis kaut kādu. Tas ir Edijs izstās jaunībā. Tad senā jaunībā tur.
Un jautājums, kā sauc šādu spēku vingrinājumu? Tas ir deadlift. Deadlifts un daži lielās, ka var pat pacelt 140 kg. Jā, mierīgi. Ar 2 piegājieniem. Ar 3 taču. Ar 2 piegājieniem mierīgi var pacelt. 140, tas ir tikai 70 tas un ir spēks. 70. Jā. Skatāmies, kā ielu kultūra apzīmē personas vai grupas nosaukuma stilizētu uzrakstu uz ēku sienām, žogiem, tiltiem un daudz kur citur. Es ceru, ka tev uz restorāniem vispār nesaprotu, neviens neapzīmē. Un ja apzīmē, tad es teikšu stempi, bet es to neesmu pārliecināts. Tos mēs paši izdomājām, bet pareizi atbilde ir tāgi. Jauna fasādīti, kaut kas tīrs un aiziet vajag šitos Tie pavisam. tagi saucās? Ietagojat, ja tu man kaut kur ietago, man nekurš tā neietago Facebookā, tur savādāk. Facebookā neietago jau uz Jā, dienas. nē, es ietagot šitā. Kaut ko jūs te. Skatāmies, kuram no šiem supervaroņiem, pateicoties savām spējām, lieliski izdotos spēlēt paslēpes. Kas mums te ir? No fantastiskā četrnieka, Halks, Magneto un Kapteins Amerika. Nu, es teiktu, kā to C sauc? Tas ir Magneto. Magneto? Tas ir no X-meniem. Nu, davai, es nevienu viņu baigi neesmu redzējis, bet man patīk ABC variants, liekas C. C. Šoreiz būs A variants, jo tā ir no fantastiskā četrnieka kundze, kura spēja kļūt neredzama. Un es domāju, ka tas palīdzētu viņai spēlēt paslēpes. Nē, man dāmām ir filozofēt. jāmāk zaudēt, jā, lai dāma uzvar, un tāpēc es tā vienmēr, man nepatīk dāmas vinēt. Protams. Tā kā es viņai zaudēju, es par to pat lepns bišķi. Kura attēlā ir redzams aidinieks? Nav vispār, zirgam ik pa laikam C saka. Tā C variants tas mīļākais. Jā, aidā, es... Es pareizi izdomāju? Diez vai, bet intuīcija tā pateica priekšā. Kā aidinieks, āda, kas viņam ir. Tā vienkārši. Ko 167, es saprotu, mēs tagad uz īsto naudu spēlēm. Šito jūs... 167 eiro jau. Sestais jautājums ir par Āgenskalnu. Viens no Āgenskalna arhitektūras komponentiem ir televīzijas tornis. 55. gadā uzbūvētais tornis tehniski nebija paredzēts telekomunikāciju vajadzībām, taču pēc dažām konstrukcijas izmaiņām tas tika pielāgots tieši šīm vajadzībām. Kam tika izmantots šāds tornis? No Kaspijas jūras viņš ir atvilkts. Vispār nav ne jausmas, bet es zinu, ka uz C nedrīkst likt. Man patīk, ja kaut kur es dzirdēju, es nezinu, uz ko likt. Uzspēt, tad, lai vairāk punkti, ja tu pareizi uz... Tas arī tie ir, tā ir man nauda ietur arī jūs, es vienmēr dzīvē visiem ir B variants, es likšu uz B. Lielgabarīti ceļam krāni, vai tik lielgabarīti viņi būs. No Kaspijas jūras tur naftu ieguva. Es gribēju A likt. Un rekur tāda viņi izskatās plus mīnus un mūsējais ir augstāks. Ejam tālāk, kā sauc attēlā redzamo personu? Viņš saka, paldies Maikam Taisonam. Rekur, lai man uzreiz. Uzspēj tagad. Vēl vienreiz. Spēd. Ir. Kur ir, rekur jums iet tā naudas priekš? Mēs tev pielāgosim. Jā. Nē, es jau zinu 200%, ka šis ir, tas ir boks, tas ir D variants, Evanders. 200%. Jo viņam kas notika? Kas viņam kā ausi nokodas Taisons? Ja, tieši. Bišķi mazu gabalīti tur jau nav daudz. Bet viņi beigās ir čomi tagad, es zinu, filmējās, viss kārtībā, viņš viņam ir piedevis. Viņam taču ir otraus palikusi vesela. Galā. Jā, degums tas jau ir viens. Ja to nokoši, tad ir tā kā Džeksonam nokritie tur vienā klipā. Slavenajam bokserim. Spēle Ludo Latvijā pazīst ar kādu citu nosaukumu. Ar kādu? Nav vispār nekāds, jāspiež. Jā, tad es Ludo likšu uz Riču Raču, jo D nav sen bijis. Pēc tādas loģikas. Jā. Tieši tā, Ludo. Riču Raču viens un tas pats. Es jau viņu izdomāju. Tā, ja tu esi braukājis pa Latviju, tad tev var palīdzēt. Tas, ar kuru burtu tiek apzīmēti valsts reģionālie ceļi? Es teiktu tā, reģionē ceļi, tas ir lielie, tas ir A šosejas parasti ir lielās.
Tās ir lielās šoseis, jā, bet reģionālie ar P-burtu. Ar P? Jā, P4, P10, P30. P man nepatīk, tas tāds nesmugs burts. Pat tevi tu nebraukā. Jā, tāpēc es Pa lielajiem ceļiem. Tāds, tur daži saka PP vai PP, tāpēc es P vispār, kaut viņš ir pareizais variants, viņi man nav. Ko pastīsimies, kā tev ir veicies beidzamajā uzdevumā un viennozīmīgais uzvarējis. Kaut arī tikai pats sevi 251 punkts. Es tev Tie nav apsveicu. eiro? Es būtu zinājis. Ko tev Edijs sastāstīja, ka tie ir eiro? Man viņš teica, būs dzīva nauda, kur viņi ir. Dāmas un kungi, kungi. ja gadījumā Edijs jums apsola dzīva naudu, tad var sanākt šitādi. Jebkurā gadījumā sekojiet līdz prāta spēlēm, prāta spēļu podkāstam un nāciet uz klātienes spēlēm. Paldies, kopā man bija Andris Restāna Hercogs, pats galvenākais cilvēks, un tiekamies nākamajās raidījumos. Tā. Es teikšu tā, ka es ar ēšanu esmu ļoti cieši saistīts. Es sev saucu par ēšanas profesionāli. Es to no bērnības daru jau vairākas reizes dienā. Tā pieredze ir. Man ļoti liela pieredze šajā jomā. Andri, paldies. Paldies, ka atnāc uz sarunu. Paldies, ka uznāc uz sarunu. Jā, paldies par telpām. Paldies par garšīgajiem brančiem un paldies par foršo sadarbību, kas mums jau ir izvērsusies. Es teikšu paldies par uzaicinājumu. Un, ja kādam no šīs sarunas kaut kas noderēja un aizķērās, tad viņi ir dubultā vērtīgi. Tad viss. Esiet gudri un ēdiet saprātīgi. Ja zināšana saka, nekad nevar būt par daudz, pa ēdienu tā nesaka. Paldies, Andri!